Labdien! Es esmu Annija Bergmane, vēstures skolotāja un Latvijas un pasaules vēstures 8. klases rakstāmgrāmatas autore. Labdien! Es esmu Kārlis Klišāns, arī es esmu vēstures skolotājs un esmu Latvijas un pasaules vēstures rakstāmgrāmatas redaktors. Un iespējams jūs jau zinat par skolas vārds Latvijas un pasaules vēstures 7. klases rakstāmgrāmatu, kura ir mūsu kopdarbs, un tāpēc mēs šodien gribam jums pastāstīt, jūs iepazīstināt ar rakstāmgrāmatu 8. klasei, jo mēs šo darbu turpinām. Pagājušajā gadā izdevniecības skolas vārds izdeva Latvijas un pasaules vēstures rakstāmgrāmatu 7. klasē, un šogad sekos arī 8. klasē. Un, protams, ka mēs kā izdevniecība gribam piedāvāt komplektu visam pamatskolas posmam, taču pats galvenais pamats šādam lēmumam bija mūsu aprobācijas pilotskolu pieredze. Mēs tātad gadu dažādas skolas un skolotāji izmantoja katrā mācību stundā 7. klases rakstāmgrāmatu, un apkopojot šīs atsauksmes, mēs redzam, ka tas ir vērtīgs mācību līdzeklis gan skolotājiem, atvieglojot viņa gatavošanos mācību procesam, gan pats galvenais skolēnam, jo skolēni atzīst, ka šādi mācīties vēsturi ir daudz saprotamāk, jo viņi redz, ka teksti ir pielāgoti viņu zināšanu līmenim, viņu izpratnei, ir šis vizuālais papildinājums, kas ir ļoti būtisks, kā arī skolēni ir ļoti iepriecināti, priecīgi par šiem daudzveidīgajiem uzdevumiem, kas ir rakstāmgrāmatā, jo tie tiešām iesaista mācību procesā, ieinteresē un ļauj izpausties gan radoši, gan zinātniski, gan analītiski un citādas prasmes arī parādīt. Tātad es turpināju šo sadarbību ar Anniju, jo arī es biju pāris stundās pavērot, kā tad notiek šis darbs ar šo rakstāmgrāmatu, un arī es sapratu, ka šis darbs ir jāturpina, tas ir ļoti vērtīgi, kā skolēnam, tā arī skolotājiem. Arī 8. klasē mēs turpinam šo konceptu rakstāmgrāmatu. Tātad tas nozīmē, ka vienā mācību līdzeklī ir apkopota gan teorētiskā informācija, dažādi teksti, vēstures avoti, kartes, attēli, gan arī dažāda līmeņa un dažāda veida uzdevumi. Tādā veidā skolēnam šis mācību process ir padarīts viņam saistošāks, tāds plūstošāks, jo rakstāmgrāmata ļauj teoriju un uzdevumus kombinēt tādā veidā, kā katram tematam ir atbilstošāk. Piemēram, reizēm skolēns klasiski vispirms izlasa teoriju un tad šīs zināšanas pielieto un padziļina, bet reizēm vispirms viņš pats kaut ko prognozē, kaut ko analizē un tikai tad nonāk līdz šiem teorētiskajiem secinājumiem. Esam padomājuši arī par to, lai vēsturē turpinātos šīs atgādnes. 7. klasē mēs devām pamatatgādnes, kas būtu skolānam jāzina. Līdz ar to 8. klasē vēstures zināšanas ir jānostiprina, ir jāveido jaunas prasmes. Līdz ar to būs vēl vairāk un dažādas šīs atgādnes. Ņemot vērā mūsu aprobācijas skolu sniegto atgriezenisko saiti, mēs saņēmām, ka skolotāji ļoti vēlas vairāk šos vēstures avotus. Un domājot par skolēnu vecuma posmu, tad 8. klase ir tas brīdis, kad mēs varam sākt piedāvāt aizvien vairāk un vairāk šos vēstures avotus. Līdz ar to jaunajā rakstāmgrāmatā, kas būs paredzēta 8. klasē, šie vēstures avoti būs krietni vairāk. Analizēsim, atbildēsim uz sarežģītiem jautājumiem, konfrontēsim avotus. Līdz ar to tad šī būs tā sadaļa, kas būs nākus klāt vairāk. Bet domājot par to, kas rakstāmgrāmatā vēl paliek tāds, kā tas bija 7. klasē, tad saglabājas šī uzbūve, ka rakstāmgrāmatā ir paredzēts mācību materiāls pilnīgi katrai mācību stundai, domājot par šo visu mācību programmu par 70 mācību stundām, un, protams, tad jau skolotājs pats var pielāgot, cik daudz stundas realitātē notiek un pielāgot šo saturu savai klasei, bet kopumā tātad ir dots saturs visām 70 mācību stundām. Tātad katra apakšnodaļa ir šī viena mācību stunda, kur ir, kā jau es teicu, ir gan šī teorētiskā informācija, gan dažādi uzdevumi, gan arī katras stundas beigās ir vēl arī papildus avoti, vai papildus šie informācijas resursi, kurus var izmantot vai nu skolēns pats, lai pēc stundas padziļinātu savu izpratni par konkrētās stundas tēmu, vai arī tos var izmantot skolotājs mācību procesā. Kā arī šī rakstāmgrāmata ir ļoti piemērota skolēniem ar uzmanības deficītu vai ar kādām citām koncentrēšanās
problēmām, ja tā var teikt. Tad rakstāmgrāmata ir individuāls mācību līdzeklis. Tas nozīmē, ka skolēns drīkst tajā pasvītrot sev vai svarīgāko informāciju tekstā, vai drīkst veikt kaut kādas papildus piezīmes, lai palīdzētu viņam fokusēties uz lielāku teksta apjomu vai uz kādu konkrētu uzdevumu izpildi, kas jebkurā gadījumā palīdz arī jebkuram skolēnam apzināti lasīt tekstu. Kā arī šajās stundu noslēguma daļās ir arī dažādi papildus uzdevumi, kurus var veikt tie skolēni, kuri ar pamatu uzdevumiem ir tikuši galā ātrāk nekā citi klases biedri, kur, piemēram, ir dažādi krāsojumi attēli vai krustvārdu mīklas. Un, ja teiksiet, kur tad pamatskolēns krāso attēlus, visas mūsu pilotskolas pierādīja, ka arī pamatskolēniem patīk krāsot attēlus. Viņiem tas liekas kaut kas nebijis, kaut kas tāds, kas nav darīts kopš sākuma skolas posma, bet vēl jo vairāk tāpēc aizraujošāks. Un papildinot Annijas teikto, mēs esam saglabājuši arī refleksijas daļu pēc katras mācību stundas. Un, ja esat pašķirstījuši 7. klases rakstām grāmatu, tad būsiet ievērojuši, ka tur ir 6 dažādas refleksijas, un mēs turpinam to pašu ceļu. Arī 8. klasē mēs katrā nodaļā būsim ielikuši savu refleksijas veidu. Līdz ar to, lai būtu tāds mazliet āķītis, tad pirmajā nodaļā tās būs nelielas atslēdziņas, lai skolēni saprot, kā no visas lielās mācības stundas izvilkt 5 atslēgas vārdus. Un tā kā Kārlis minēja, ka katrā tematā ir atšķirīga šī refleksijas daļa, refleksijas uzdevumi, tāpat es gribētu uzsvērt, ka arī uzdevumi kā tādi rakstām grāmatā ir ļoti rūpīgi piemeklēti konkrētajam tematam un konkrētajiem sasniedzamajiem rezultātiem, ļaujot skolēniem darboties gan ļoti zinātniski un analītiski, gan arī radoši. Piemēram, šajā rakstām grāmatā papildus avotu analīzes uzdevumiem un argumentācijas uzdevumiem ir arī uzdevumi, kur skolēniem ir jāzīmē sava absolūtisma karaļa lelle vai jāveic manufaktūras simulācija. Tātad paralēli rakstām grāmatai taps arī skolotāja rokas grāmata, kurā būs gan tematiskais plāns, gan arī metodiskais ieteikums, kā lietot rakstām grāmatu, un tas ir solis pretī skolotājam. Skolas vārti šobrīd īsteno arī Vēstnešu akadēmijas programmu, kur Latvijas skolotāji izmanto mūsu mācību līdzekļus, un es dzirdēju brīnišķīgu salīdzinājumu skolotāja rokas grāmatai. Tā ir kā dārgumu lāde, kur pasmelties idejas. Līdz ar to es ceru, ka arī jums, skolotājiem, šī skolotāja rokas grāmata būs kā dārgumu lāde, kur paņemt kādu brīnišķīgu ideju un radīt kaut ko sev jaunu. Domājot par to, kāpēc šī rakstām grāmata ir vērtīgs mācību līdzeklis, es tiešām ticu un zinu, ka tā ir veidota domājot par skolēnu. Tas, manuprāt, mums mācību procesā ir pats galvenais, lai ieguvējs būtu skolēns, lai skolēns iegūtu gan zināšanas, gan arī tomēr iemīļot šo mācību priekšmetu un saprastu tā nozīmīgumu savā ikdienas dzīvē. Arī to šī rakstām grāmata palīdz. Tur, kur ir iespējams, ir veidot šī saikne ar mūsdienām, bet pats galvenais caur rakstām grāmatu skolēns tiek arī pašvadītai mācīšanai šo var izmantot, bet skolēns tiek virsīts cauri mācību saturam tā, lai viņš gan iegūtu svarīgāko informāciju, gan arī saprastu, ka vēsture ir ļoti, ļoti interesanta zinātne. Skatoties no skolotāja perspektīvas, kāpēc šis mācību līdzeklis ir ļoti vērtīgs, tad man tāda īsa atbilde būtu, ka šeit ir ielikts viss maksimālais stundu skaits, kas varētu būt pat tādā gadījumā, ja man liek aizvietot mācību stundu. Šis ir lielisks mācību līdzeklis, kur man nevajadzēs domāt sasniedzamo rezultātu, tēmu stundai, un tas, kad man ir viss iedots un viss, ko no manis prasa, ir vadīt šo procesu, un ja man pietiek spēku, enerģijas un laika, tad es, protams, varu radīt vēl papildus. Līdz ar to tas ir tas pozitīvais šī rakstām grāmatā, ka tas process, ko vadīs stundās skolotājs, to var diferencēt. Šeit ir iespējas arī dažādām atkāpēm, šeit ir iespēja tēmu apskatīties arī padziļinātāk, jo ir papildus resursi, līdz ar to tiešām vērtīgs materiāls, no kur tikai smelties idejas un strādāt.